bet atkal es uzskatu, ka vairākas tādas lietas bērniem vai bērnos parādās no ģimenes. Tas, par ko runā ģimenes, tā, ka tiek ģimenēs audzināts bērns, to viņš pēc tam izrāda skolā. Tā kā, ja manai ģimenē man vienmēr teica, nekad nekaunies no savas tautības, vienmēr saki, kas tu esi, un nekad nebaidies, ka tevi tur kāds aizvaino. Nu, tā kā rādi piemēru, esi, teiksim, vienmēr aizstāv tos, kuri ir vājāki, un tādā ziņā. Es, pieņemsim, neuzskatu, ja es pateikšu kaut kādu, teiksim, kaut kāds vārdus, kas var nepatikt latvietim tieši kaut kāda tautības līmeni, es neuzskatu to par aizvainojumu, jo neuzskatu arī sevi par latvieti. Es uzskatu, ka mēs dzīvojam Latvijā, un es nekad negribu neko sliktu šai valstī, jo es te dzīvoju. Es te veido savu nākotni, es te attīstos, tā kā es pēdējā laikā jau jūtos pilnīgi tā kā pilntiesīga, un nekur es tā kā netaisos arī tur klusēt un tā tālāk, jo man liekas, es sasniedzu jau to brīdi, to līmeni, kad es, esmu čečeniete, bet Latvija man ir kā dzimtene.